Ja jūsu gada skaitlis kopsumā veido ciparu 9, tie ir dziednieki, un jūsu niša ir viss, kas saistīta ar dziedināšanu. Tātad, ja jūs strādājat medicīnā, strādājat sociālajā sfērā, jūs strādājat visur, kur jūs varat jebkādā veidā dziedināt citus cilvēkus, jo jums uz to ir talants. Tā jūs sevi realizēt un tā jūs sev varat piesaistīt naudu. Ļoti daudz cilvēki iet tieši par kareiviem, sauksim viņus tā, tad dienestā karot, ja, kur veic visu aizsardzību. Tiem ir arī devītnieki, bet ir ļoti svarīgi ņemt vērā. 9 ir tas, kas dziedina, nevis tas, kas grauj. Tiklīdz jūs ejat šajā sfērā, kas grauj, tas nozīmē, ka jūs ejat pret sevi un graujat pasauli, to, kas jums ir apkārt. Devītnieks, kādā veidā viņiem izpaužās bloks. Tas nozīmē, ka viņi noslēdzās no citiem, no ārējās pasaules, no sabiedrības. Viņi neiet uz āru un neizpauž savas emocijas, jo tieši arī caur šo var būt šī te gan pašu dziedināšanās, gan arī citu dziedināšana. Un tad, kad noslēdzās sevī, ir šīs te domas, kas faktiski cilvēkus sagrauz, sēd, un tās ir ilgstošas un gadiem, un rezultātā veidojās onkoloģiskās slimības. Un tas viss, protams, sagrauj ķermeni, veselību un dzīvi. Tāpēc ejiet sabiedrībā, ejiet pie cilvēkiem, jo jūs esat vajadzīgi viņiem. Un atbrīvojieties no savām bailēm, saviem blokiem, jo tikai tā jūs varat gūt savu realizāciju.